Viņš ir aktieris, dziedātājs un šovu vadītājs. Nu, īsti nezinu cilvēks, kuri nezina viņu. Visā Baltijā viņu atpazīst. Un tas ir neviens cits kā Lauris Reiniks. Paldies! Labs vakars! Labvakar, Renār! Nu, izskaties redzēts. Pārsteidz. Un es pateikšu, kur es esmu redzējis tevi. Nu? Noskatījos klipu. Kuru? Tikai divi mēs. Nu, un kā? Un es sapratu, zini ko, ka tu neesi melis. Tur tiešām klipā bija tikai divi. Jūs, reāli tikai divi mēs, bet īstenībā ļoti kvalitatīvs, skaists klips. Un tu devies, lai nofilmētu šo klipu, tu devies uz Turciju. Jā, paldies. Pirmkārt, paldies par komentāru. tā ir. Pirmkārt, visiem labvakar. Es neatceros, kad es pēdējo reizi teicu labvakar Latvijas televīzijā, bet ir forši atgriezties un pie tevis. Un melni ir tas, ka tu pirmais mani uzaicināji šovu, nevis ka es biju nolēmis, ka man vienu reizi būs savs talk shows, tad es tevi uzaicināšu. Es tev apsteidzu. Tu mani apsteidz. Paldies. Bet, nu jā, tāpēc, ka tur ļoti skaisti te Turcijā ir, un tas tāda vieta bija, ko daudz cilvēki nemazam nezina. Tagad pēc tā klipa daudz meklē, kur tas ir, kā tur var aizbraukt. Kur tas ir, kā var aizbraukt? Ar Turkish Airlines var aizlidot uz to vietu. Un tas ir Turcijas vidienā, tāda Kapadokija ieleja. Un mīlestības ieleja, un tur ir viss kaut kādas dīvainas formas, akmeņi. Bet tos piedod pārtrauc, jūs to vietu īrējāt, vai tu maksāji džunguru, lai visi tur pazūd, vai... Lieli lati tur tika Tā maksāti. izskatās, jo, bet tur ir gaisa baloni. Tas bija festivāls? Jā, tas labs jautājums ir. Gaisa baloni tur paceļās katru rītu. Katru rītu tik daudz? Jā, gandrīz 100 gaisa baloni vienlaicīgi paceļās, tāpēc tur cilvēki lidos to Kapadokiju, lai skatītos to, kā vulkānisku kaut kādu izvirdumu rezultātā radusies tā pilsēta, un arī tos gaisa balonus un vispār justos kā pasakā. Nu, kā mēs. Paskatāmies, kā ir justies kā pasakā. Fragmentiņš no klipa. Mēs būsim tur divi, tikai divi. Mēs, tikai divi. Mēs, tikai divi. Mēs, kā krāsainās paskardēs. Ļoti labi, aplausus varētu. Tiešām. Tas, ka jūs esat 2-1 un gaisa balonu un arī ļoti daudz putni, tas piedod tādu mērogu sajūtu, ka tiešām viss ir izīrēts, jā? Tā kā šī vidiena ir mūsējā, lai Reiniks filmē klipu. Un tā, parasti filmēt klipu rodās kaut kāds kazus, kaut kāds atgadījums, vai ir kaut kas tāds, ko tu varētu pastāstīt? Jā, es tagad mēģināšu sameklēt tādus pieklājīgākos vārdus, lai to situāciju aprakstītu. Vārds sakot, bija tas kadrs, kā jūs redzējāt, kur stāv un tie gaisa baloni tur lido fonā, un tad tur ir kadrs, kur arī meitene, kas spēlēja galveno lomu, arī tur stāv. Un tajā brīdī, kad es tur dziedāju to, tikai divi mēs, nu, pārējā filmēšanas grupa, protams, ir aizkadra. Viens tur skatās, vai es tekstus pareizi runāju līdzi, un meitene viena atpušās, kas tur vēl kaut ko. Un es dziedu, un es domāju, kas tagad notiek? Mēs tur esam tiešām tikai divi, cik mēs tur 6 bijām. Pienāk kaut kāds suns, no kurienes viņš uzradās, es goda vārds nezinu. Un es dziedu tajā kamerā, un es sapratu, ka es gribu skatīties, kas tagad tālāk, nu, ko tas suns tur... Bet nav paredzēts tas scenārijā suns? Nav, es nezinu, no kurienes tas suns uzradās. Mēs tur Klintīs filmējam. Tāds liels balts suns. Tā meitene tā sēž tāda, skatās tos gaisa... Lūk, tāds! Jā, tāds suns tas arī izskatījās. Šis lielais baltais suns, meitene skaisti sēž šitā te. Un tad tie gaisa baloni, viņš tā viņai no aizmugurs pienāk, viņa neko neredz. Viņš burtiski pienāk klāt. Zini, kā saka, aiz prieka apčurājas viņai uz muguras. Mēs tā, pagad, tas tikko notika, ko mēs redzējām. Vienkārši pienāk un apčurā cilvēki, kas bauda gaisa balonu. Iespējams, ka suns arī bija ļoti aizsāks. Un labākais, ka viņa pati, tas ir tā, ka zini, ka visi par tevi smējās, un tu nesaproti, kur problēma. Viņai pašai bija tāda villainīta uzlikt, viņa neko nejūt. Nejūt, ka silts. Ir jau silts? Nē, es teicu, nepaliek silts, muguriņa nesāk silts. Nē. Nu jā, bet vispārējais tur bija forši. Vienu rītu mums tikai tā filmēšana norāvās, jo mēs visi 4 cēlāmies ar tādiem, man no rīta šausmīgs cūkģīms tāds, ka man vajag 2 stundas. Lai es izskatītos pēc cilvēku, lai grimētāji var iesaistīties. Un... Un mēs pamostamies
Un mēs visi dodamies uz tās klints un redzam jau, ka vācu turistus tur vecos visus tur un ar busiņiem ved uz tiem gaisa baloniem. Katrs nopircis biļeti pa 150 eiro, lai tajā balonā kāptu iekšā. Un mēs visi sastājamies, jo un tas suns iespējams kaut kur tur, tad jau klīda mūs noskatīja. Jā. Un vienkārši tie baloni haun nepacēlās. Neviens balons. Visus turistus atpakaļ vecos busiņos. Teica, maybe tomorrow. Un tad mēs nākamā rītā atkal 4 cēlāmies, un tad viņi bija. Tu esi ļoti daudz dziedājis igauniski, lietuviski. Cik daudz tu tiešām zini šīs valodas? Nu, es kopā esmu iedziedājis dziesmas, ja pa mani YouTube kanālu pasērfo, 11 valodās. 11 valodās, bet lietuviešu un igauņu valodu tu tiešām zini tā, ka tu varētu pieņemt šobrīd pieteikt reklāmu. Lietuviski būtu viegli. Viegli? Nē, tur ir būsies apakaļies pēc mazās brīžas ar Zeltiņas vakaras Lauras Reinikās. Tas būtu lietuviski. Vakaros Surēnās Zeltiņš. Su ir ar. Kā ir vispār Lauras Reinikas, ja lietuviski Auriškas, Reiniškas? Viņi to manu vārdu diezgan ir tā lietuvieši. Igauņiem viss kārtībā. Tur ir Lauris, Reiniks, un viņiem ir viegli, jo viņiem ir Lauri, un viņiem ir kaut kāda tur vidusskola Reinika. Bet lietuviešiem ir vai nu Lauris Reiņikis, vai nu Lauris Reiņikas. Es teicu, es neesmu neviens, ne otrs. Labi. Oktu, Renārs Zeltiņš, nūd, reklāma, Lauris Reiniks. O!